Eiropa vairs nevar atļauties ilūzijas par drošību. Krievijas karš pret Ukrainu, hibrīda uzbrukumi un draudu austrumu flangam izgaismo, cik trausla ir mūsu aizsardzības sistēma. Šajā kontekstā Eiropas parlamenta ITRE komiteja nu pat atbalstīja aizsardzības mini-omnibusu praktisku likumdošanas risinājumu Rearm Europe plāna ietvaros. Komisija rosināja esošo programmu grozījumus un parlaments tos papildināja, lai investīcijas pārorientētos uz drošību un noturību. Netika radīti jauni instrumenti, esošie tika pielāgoti šodienas realitātei. Tagad aizsardzība kļūst par strateģisku nozari. STEP Horizon Europe finansē arī divējāda pielietojuma projekts. Eiropas aizsardzības fonds piedāvās līdz 100% līdzfinansējumu. Digitālā Eiropa aptvers mākslīgo intelektu un kiberdrošību, bet CEF atbalstīs militārās mobilitātes un degvielas infrastruktūras projekts, tajā skaitā pretmobilitātes. Ko tas nozīmē Latvijai? Laiks ir ierobežots. Šī ir pēdējā iespēja šajā Eiropas Savienības daudzgadu budžeta periodā, tas ir līdz 2027. gadam. Koheizijas fondus var novirzīt ceļiem, ostām, sliedēm, noliktavām, kas nepieciešams militārai mobilitātei. Šis nav manifests, bet praktisks instruments, kas tapis sadarbībā starp politiskajām grupām un komitejām. Baltijai pavērsies viens no svarīgākajiem aizsardzības finansējuma logiem 10 gadē. Vai spēsim to izmantot? Tas atkarīgs no mums.